Vārdā ir balva nosaukta. Ja domājat, ka būs pa grūti, paceliet ķepiņas un teiksim jums paldies un lūdzu. Ej, ko tu zaudē? Ejam tālāk. Iesiet tālāk. Jā. Liekam klāt tad versijas, nu jau vairs nebūs kur sprukt. Gagārins, Čehovs, Sakarovs vai Karpovs? Tā. Tā ir pareizā atbilde. C. Saharov. C. Sakarovs. Pieņem jūsu atbildi. Laiku mēs iztērējām gan iepriekšējā finālā, gan arī jūsu finālā. Mēs te pamocījāmies ar tiem pundurēniem un visādiem tādiem. Un šis bija pēdējais jautājums jūsu finālā. Paldies. Bet vēl jau mēs nezinām atbildi pareizi vai nepareizi. Reklāmas pauze. Par to es neko nezinu. Man neviens nestāsta tur noslēpumā, nezinu kāpēc. Bet to, vai atbildi ir pareizi vai nepareizi, es zinu gan. Atbildi ir, protams, ka pareizi. Pilnīgi fitnes. 95 eiro ir nopelnīti, plus vēl bonusā, kā tāds piemiņas lieta ir papildu iespēja. Jūs varēsiet, tagad jums jāuzzina ir Valda telefons, jāuzzina arī Ilonas telefons, ja gadījumā kādreiz dzīvē grūts brīdis. Zvanīsiet viņiem un jautāsiet, viņi jums noteikti kādu konsultāciju sniegs, starp citu bez jokiem. Labi iespēja varētu būt kādreiz. Paldies, Elita, paldies, Andrei, paldies arī Valdim, paldies arī Ilonai un Mārim. Paldies arī cilvēkam, kurš diemžēl netika šodien pie darījuma galda nevienā no fināliem uzspēlēt. Jautājums skatītājiem. Sūtiet SMS ar pareizo atbildi uz tālruņa numuru 1863. PB atstarpe pareizā atbilde. Jautājumu piedāvā Grāmatu nams Valters un Rapa un Eiropas komisijas pārstāvniecība Latvijā. Televīzijas skatītāji, jums arī jāatbild uz vienu jautājumu. Protams, ja vēlaties, sūtiet īziņu uz ekrānā redzamo telefonu numuru un stāstiet par to, kāda tad ir otrā vieta, kurā varētu sapulcēties Eiropas parlaments uz savu kārtējo plenāru sesiju. Viena vieta tā tad ir Brisele, un jums jāatmin, kas tad ir otra par pilsētu, kurā viņi mēdz sapulcēties. Tā principā līdz nākamajai nedēļai. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas komisijas pārstāvniecību Latvijā. Galvenā balva 5000 eiro no SMS kredīta LV.